Čau visiem! Tā, šodien mums būs kvadriņš, ja kaut kuram nav interesanti. Nu, tad laipni lūdzam, pa YouTube surfojam tālāk, ja kam interesē cits kaut kāds kontents, tā pateiksim. Man kontents nav tā, ka man uz viena kanāla ir tikai viens kaut kas, vai nu kvadriņš, vai nu lauku viensēta, vai nu tur vēl kaut kas. Es filmēju dažādus video. Tāds mans stils, ja patīk, laipni lūdzam, nu nepatīk, nu piedodiet, izvēle YouTube ir ļoti liela. Tā, bet tas ne par to. Tā kā šodien kvadriņš, bet kvadriņš nebūs ne kaut kādas apkops, ne kaut kas. Bišku varu pastāstīt par pašu kvadriņu. Nobraucu jau 2000 ar kapeikām un nekādu problēmu nav. Viss iet, viss strādā, viss darbojas, viss kā vajag. Ja, nekādos baigos dubļos es viņu neslīcinu, viņš kā man tāds kā transporta līdzeklis, jā, pa bezceļiem, līdz darbam aizbraukt, pa puru pārbraukt un tā tālāk. Tā kā šī tāds te kvadriņš, jā, šogad martā pirkts, tā kā viss ok, bet kas ar kvadriņu? Apkops nebūs, apkops varas paskatīties, atstāšu saiti, ir video reku šitie maliņā, jā. Reku nospiežam, tur ir apkopītē, jā, kur es taisu šitam kvadrikam. Tā kā šoreiz būs. Šoreiz būs mums kvadrikam jāpietaisa šī sniega lāpsta. Iepriekšējām kvadrikam man bija viņa pietaisītā, jā, bet tur pavisam savādāki kronšteini. Tā kā taisīsim lāpstu, sniega lāpstu šitam kvadrikam. Tā, lai labāk mani dzirdētos būtu, nav man mikrofona ārējā iznesamā, bet tāds plāns ir, jā. Lūk, tāda lāpsta. Tā tika man no viena kolēģa. Jā, viņa ir no kaut kāda tur vācu motobloka ielas tīrīt. Iepriekšējiem kvadrikam viņa pēc platuma bija it kā ok. Pišku varētu būt platāka, jā, bet šitam kvadrikam viņa būs bišku par šaura. Tā kā ir ideja iematināt šite papildus tādus platumiņus, nezinu, pa centimetri 20, jā, bet jādabūja kaut kur tāds zelts, jāpaskatās, kas ir pie manis. Tā, nu, otras puses arī tāds pats variants. Tā, cerams, ka mani labi dzirdās. Kāda ideja? Iepriekšējām kvadrikam man te bija tāds kronšteins sataisīts, kur es stiprināju pie rāmja ar tādu tā ausi, jā, piespiedu pie rāma vienkārši, lai rāmi nebojāt tiku gumijas starpā. Nu, tāds ir kā ir tāds variants, diezgan smags, diezgan tāds uz sitiena taisīts. Šoreiz bija bišku akurātāk, bet šoreiz arī būs bišku vieglāk, jo no rūpnīcas šeit reku ir jau tāds kā kronšteins, jā, reku šeit var skrūvi cauri pārpāst. Šitāds te viņš izskatās, tas kronšteins, jā. Un it kā vajadzētu būt visvienkārši. Tā, ir man šādas kvadrātsaurules, jā, viņas tikpat platas, cik tas kronšteins ir, bet bišku šaurāks. Tad nopirku es tādas, kā saka, vārtu eņģes, jā, būs viņas kā stiprinājums pie, nu, redzēsiet procesiņu tādu. Nu, skrūvīts tur visāds šitā un tādas. Tā, lūk, nu, ideja tāda. Tā, eļļas samainījos, pagāja kāds laičiņš, jau ķēros pie lāpstas kronšteina taisīšanas. Tā, depo nopirku šitādus reku eņģītes. Tāds kā uz durvīm varētu. Šitā mierīgi var izskrūvēt ārā, noņemt lāpstu. Lai nebraukāt ar visiem, bet palielam viņi jau arī netraucēs nekam. Tā, ideja tāda. Šitais te stienītis es jau atmērīju. Tā, mēs viņu skrūvējam šeit klāt. Šitādā te veidā. Tur caurumi būs jāizurp. Un
šitas te, viss klāt. Šitais te, viss klāt, šita metinas. Varētu, principā, no apakšas metināt, jā, un pieskruvēt šitādā veidā. Bet man liekas, ka šitā būs mazāks lauziens, un slodzīte būs pat taisnojies uz rāmi, lai negrieztu ārā viņu, tā pateikt. Nu, iega tīrīšanai tur baigais slodzes nav, bet tomēr, ja kaut kādā kupenā ieskrien, tomēr kaut kāda inerce ir, jā, tomēr kvadrcikla svars tur pustonnas gandrīz, lai neizgrieztu ārā. Šitas tāds skatos, diezgan pabiesis metāls, nav tā, ka pavisam tur kaut kāda truhļacina, nav nevainas. Baigi labi, ka viņi sataisīja jau kaut ko no rūpnīcas, kur tur 450 ECF, ka es tur taisīju, mēģināju pie rāmi tādu kā kronšteinis, neko tur urp negribēju nemetināt, neko. Tā kā, mēģinām šito te tagad sataisīt, sametināt kopā. Tas viss izskatīsies. Tā sanāca man sametināt. Tā. Kādu skolu metināšanas es neesmu pabeidzis. Viss pašmācības ceļā. Jā, to pēc tam mēs nokrāsosim, visu skaisti sataisīsim tā. Lai bišķi atdziest, tad vajadzēs man saurumt šita caurumus. Šita caurumu vajag. Šita caurumu vajag. Jā, un būs. Tad vajadzēs varbūt vēl tos galus aiztaisīt. Lai būtu skaistāk, zolīdāk, vajag izgriezt kaut kur tādu kvadrātiņu. Taisnu stūri. Un aizmetināt tos galus, lai nebūtu tā neskaisti. Ka jau taisīt, tā taisīt zolīti skaisti. Tā, nu strādājam tālāk. Tā, nu lūk, sanāca tā man, kā es teicu, reko. Aiztaisīju galus tos visus. Jā, noslīpēju skaisti, pēc tam visu izkrāsosim. Šitā kā man piemetināts. Šitā piemetināts. Šitā arī otru galu aiztaisīju. Nu, šodien dienai būs gana. Kaut kur es ņemos te jau stundas 3. Pateiksiet, pa 3 stundām sataisīju tikai šito, da nē, es taisīju apkopīti viņam. Sataisīju diferenciāļos, samainīju eļļus skarbā motorā, eļļas filtru motorā. Tā kā tur pagāja laika stundas 2, jā. Un šita jau uz beigām es tā piešāvos tā bišķītiņa šitā sataisīta. Tā, nu, lūk, vēlreiz piemetīsim klāt. Piemetīsim klāt. Tā. Kur tie kronšteini. Nu, tādā veidā tas domāts man būs šitā te. Šitā te es viņu pieskrūvēšu klāt. Būs zolīdi un skaisti. Tā kā uz šodien dienu pagaidām viss. Tiekamies rītā. Nu, počau nākušajā rītā. 17. novembris 25. gada Latgales pusē, Augšdaugavas novadā, ir parādījies pirmais sniedziņš. Tā lūk izskatās mūsu pagalmiņš tagad. Pirmais sniegs. Nu ko, turpinam strādāt pie lāpstas.
Tā, nu doma tāda. Šita tā kā es uzaudzēšu bišķi tālāk. Principā tad diezgan daudz vajag uzaudzēt tā, lai aizietu aiz riepas. Tāds gabaliņš tāds nopietnis. Tā, un lai viņš netraucētu riepai, apmēram tāds attālums sanāk. Te var pagriezt gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi, lai mestu nost to sniegu. Nu, tagad šeit jāsadomā, ko jāsadomā, nopirkti šveleri šīra, cik gari man viņi vajadzīgi, sagriezt vienādos garumos. Un būs, ieslēgsimies, kad kaut ko jau te pietaisīšu. Tā, nu reku atgriezu šitāda garuma 38 cm, pilnīgā pietiek. Reku ieliku tās skrūvītes šeit iekšā. Tagad vajadzēs pieķert. Šite pieķert, tur pieķert, šite pieķert, tur pieķert. Tos caurumus arī skaisti aizliet. Laikam bišķi izgriezt šeit fleksi, aizliegt, lai tas caurums mazāks būtu. Un tā skaisti viņa aizmetulēt, lai būtu zolīti. Jā, nu lūk tāda lieta man sanāca. Tā, noslīpēju, sametināju, noslīpēju. Un domāju, ka vajag sataisīt škerstienīti šitā un šitā. Tā liekas, ka būs bišķi viņš tāds cietāks tad, lai viņu nekļautu. Nu, tad šitā viss pieiet. Labāk parādīt jums tā, šitā, ko viss zolīdi ieslēdzas iekšā šeit, šitā te, tā, liekam iekšā, tā pa biškai, tā diezgan ātri atkabināt, tā, un šitā jāsadomā tagad tāds stiprinājums, tas skrūvu caurumi ir. Skrūvu caurumi ir, ko ir. Un iemetināt starp. Uz viena cauruma būs par maz, bišķi kļausies. Ne uz vienais, tas
šitā vajadzētu sataisīt vēl tādus pagarinājumus uz šeieni un uz šeieni caurumu garumā, lai nebūtu viņš tāds uz vienas skrūves, nebūs stabils, ļobīsies. Būtu diezgan stabils vajag, tā kā, strādājam tālāk. Tā, tāds process notiek, reku. Sataisīju šitādu variantu stiprinājumu. Šitā visu klīt apmetināsim. Un paskatīsimies, varbūt kaut kādas saitītes vēl šitā sataisīsim. Spēcīgumam. Man liekas, ka jābūt labi. Es nedomāju, ka tās oriģinālās lāpstas kvadratciklu, kuras iet pārdodas pa 500, pa 600 eiro, ir kaut kādas labāk sataisītas nekā šitā. Es domāju, tur arī blekis. Tā kā turpinām strādāt. Metinam un metinam. Tā, ko, viss izdevās. Ziema mums vēl ir ārā. Protams, ka tīrīt sniega nav, ko te vēl tīrīt. Tā, tā man viss te sanāca. Platumu es vēl pagaidām nesataisīju. Platumu. Tas šis cits stāsts. Tā, ja tāds video jums bija interesants, laipni lūdzam uz mana kanāla. Šeit es filmēju dažādas video, ne tikai par darbiem lauku viensētā kvadriņš, tur ir vēl kaut kas tāds un šitāds, viss kaut ko tādu. Tā kā, kas noskatījās līdz galam, paldies par uzmanību. Paldies par uzmanību. Tā kā visiem čau! Līdz nākamajai reizei.